8 gadus pēc kļūšanas par patstāvīgu zīmolu, Kataloņu Cupra no nišas produkta kļuvusi par ievērojumu spēlētāju. Ne tikai visas Eiropas, bet arī Latvijas tirgū. To apstiprina arī jaunākie reģistrācijas dati. 2025. gads mums bija super jaudīgs gads, un vēl jaudīgāk mēs iesākām 2026. gadu. Par aizvadīto gadu runājot, Cuprai kāpums mums bija 70% tirgus daļai, kas ir super liels leciens salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu. Un jauno gadu mēs iesākām vēl labāk un klientiem piegādājām 109 automašīnas. Cupras uzrāvienu sekmējuši vairāki faktori, tostarp arī jauna autocentra atklāšana Ulmaņa gatvē. Viennozīmīgi liela daļa no šī ir mūsu jaunais Cupra garāžs Kārļa Ulmaņa gatvē 96, kas bija tāds liels boosts tomēr klientiem, jo tagad mēs pārklājam gan labo Daugavas krastu, gan arī kreiso krastu. Ir liels prieks par to, ka ir jaunais dīleru centrs atvērts arī Ulmaņa gatvē, bet vēl lielāks prieks ir, ka mēs šobrīd esam abos krastos, ka mēs esam gan Krastielā, gan Ulmaņa gatvē, un tas tikai par kaut ko liecina, ka Cupra ir spējusi izaugt, lai jau nosaktu abas Rīgas puses. To mēs noteikti redzam arī uz ielām, ne tikai statistikas datos, ka Cupra zīmols tiešām pēdējo gadu laikā ir strauji audzis un ir viens no visstraujāk augošiem zīmoliem Eiropā. Cupra automašīnu noietu veicina arī sekmīgas autobravu motors kampaņas un, protams, jauni modeļi. 2025. gadu mēs iesākām stipri ar kampaņu Viss iekļauts, kur tad mūsu klientiem iegādāties jaunu Cupra automašīnu bija visas apkopas iekļautas cenā, attiecīgi visi jautājumi un domas, kā pēc tam mēs apkalpošu savu automašīnu, cik tas maksās, startā jau tiek noņemts. Un gadu otro pusi mēs ļoti stipri noslēdzām ar mūsu pilnpiedziņas akciju, kur pilnpiedziņa par priekšpiedziņas cenu. Pilnpiedziņas kampaņa mums tiešām nospēlēja lielu lomu gadu otrajā pusē. Paldies arī šai skaistajai ziemai, kas mums šogad ir, kas parādīja šīs pilnpiedziņas vajadzību arī mūsu, tā teikt, platuma grādos. Šobrīd viennozīmīgi mūsu galvenais modelis ir Cupra Terramar, mūsu jaunais gada auto, un tas ir kaut kas mazliet cits, ko iepriekš piedāvāja Cupra. Ja cilvēki domā, ka tas vienmēr ir bijis sportiskais, tad šeit arī parādās komforts un arī ģimeniskais. Drīzumā mēs gaidām jauno elektromodeli, kas būs Cupra Ravals. Attiecīgi mazais pilsētas elektroauto par super pieejamu cenu. Šogad mēs arī sagaidām VZ5 modeli ar 2,5 litru dzinēju, 390 zirgiem, kas tad būs kā vēl viens pierādījums Cupras sportiskajam garam. Pagājušā gada nogalē Cupra Terramar saņēma gada auto galveno balvu, gada auto 2026, un ne tikai plūca laurus arī nominācijā pilsētas apvidus gada auto. Prieks, ka mūs izvēlās ne tikai klienti, bet arī nozares profesionāļi un eksperti. Acīgākie eksperti būs pamanījuši, ka Cupra Terramar stiklus rotā pazīstams 4 riņķu logotips, un tā nebūtu nav nejaušība. Jā, jo tas tiek ražots vienā rūpnīcā ar Audi Ungārijā, attiecīgi tā pati rūpnīca, kur tiek ražot arī jaunie Q5 un Q3 modeļi. Arī šogad Cupra automašīnu īpašnieki un autobravu motors klienti saņems ielūgumu uz Cupra Summit salidojumu. Jā, Cupra Summit viennozīmīgi mums šogad ir atpakaļ, un tas ir atpakaļ trasē. Mūsu iecer ir taisīt šo kā vislielāko Cupra Summit, kas mums jebkad ir bijis, ar plānu uzņemt vairāk nekā 1000 automašīnas, un, protams, tas atgriezīsies mums 333 trasē, kas mūsu klientiem tiešām ir tik ļoti mīļa no iepriekšējiem Cupra Summitiem. Ja jūs jau braucat ar Cupra automašīnu, kas ir iegādāta pie mums autobravu motors, tad jūs jau braucat ar savu biļeti. Taču, ja jums tās vēl nav, tad droši esat laipni gaidīti mūsu abos dīleru centros, lai iegādātos jaunu Cupra auto.